Labdien! Tā ir sanācis, kad iepriekšējais runātājs ir atņēmis man nedaudz mana runājumā, jo es gribēju pieskārties Nike tēmai vienā sadaļā, bet droši vien sāksim. Sāksim, kā saka, no sākuma. Baltic Waste and Energy Group. Es pārstāvu šo kompāniju. Kā jau saka pats nosaukums, tie ir atkritumi un enerģija. Tie uzņēmumi, kas ir mūsu grupā, viena liela daļa, viņi nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, un tāpatās ir viena daļa, kas nodarbojas ar enerģijas ražošanu. Un ir tādi, kas dara abas divas šīs funkcijas, gan pārstrādā, gan ražo. Uzrādīts ir 96. gads, kā grupa mēs esam diezgan jauna, mums ir vien pāris gadi, bet tie uzņēmumi, kas mums ir grupā, ar kuriem mēs esam zem viena jumta, viņi ir dažāda vecuma. Es esmu šeit uzrādījis tā, lai tādam ieskatam būtu, kas tad ir tas mūsu darbības virziens. Ir, piemēram, Mosks, metālūžņu atkritumu pārstrāde, ir Ecoplasify, kas ir jaunākais mūsu grupas uzņēmums, tas ir plastmasas pārstrāde. Ir Bveg Consulting, tā ir kompānija, kas mūsu visiem grupas uzņēmumiem palīdz ar vidas jautājumu risināšanu. Tās ir gan atļaujas, gan dokumentu saskaņošanas un tā tālāk. Viņi piedāvā šos pakalpojumus ne tikai mūsu kompānijām, bet arī tirgu. RSG, viņi vairāk ir pazīstami kā dažādu risinājumu piedāvātājs atkritumu poligoniem, hidrosēju, smilšu karjeri, smilts ieguve, minerālu materiālu realizācija. Tam, ka mēs gribētu pieskārties ilgāk un vairāk, tas ir Nikami. Tas ir mūsu vecākais uzņēmums, viņam tikko pāris mēnešus atpakaļ bija 30 gadu jubileja. Un nodarbojās viņi tieši ar būvgružiem. Būvgružu savākšana no klienta, būvgružu šķirošana un viņu tālāka pārstrāde. To visu mēs nodrošinām ar vairāk nekā 800 konteineriem, dažāda tilpuma, nogādājam pie mūsu teritorijā, kas atrodas, varētu teikt, pie Rīgā, un veicam šo pārstrādi. Rezultātā iegūstot jaunu resursu, otrreizēju materiālu un arī materiālu enerģijas iegūšanai. Par šo slaidu es viņu tā kā uzliku, bet tā doma bija tāda, ka es domāju, šī 30 gadu pieredze nepārtraukta darba tieši būvgružu šķirošanā un savākšanā dod mums tiesības runāt, ka mēs droši vien par viņiem zinām pilnīgi visu. Un tas pārstrādāto būvgružu apjoms, kas mums bija pagājušā gadā, kas ir labākais rezultāts nekā ir bijis iepriekšējos gados, tie 430,000 tonnas. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti liels apjoms, ko mēs esam paveikuši, pārstrādājuši dažādā resursā. Es atradu vienu infografiku, viņa varbūt nav tā jaunākā, viņa ir no 22. gada. Uz šodienu globāli varbūt viņa nav pamainījusies, varbūt ir tur procenti turpu šurpu, bet mēs varam redzēt, ka būvniecības atkritumi šajā gadā bija 38%. Tas ir nospiedošs vairākums. Un tā problēma, kas pastāv pie mums joprojām ir tā, kad uzņēmēji, iedzīvotāji joprojām attiecās pret būvgruzi kā pret problēmu. Ātrāk tikt vaļā, atbrīvot teritoriju, kas saka mieras mājās, viss kārtībā. Viņi neizskata viņu kā iespējamu resursu, ko var izmantot nākotnē.
Šī iemesla dēļ mēs iegūstam lielākas cenas, ne mēs, jūs iedzīvotāji, pašvaldības iegūst lielāku būvgrūžu apsaimniekošanas cenu. Viņš nokļūst atkritumu poligonā, tas ir sloks atkritumu poligonam, daudz ātrāk aug atkritumu noglabāšanas šūna. Loģiski mēs nevaram iegūt otrreizējo materiālu, un loģiski mēs nevaram izmantot kaut kādas materiāla daļas enerģijas tālākai ražošanai. Par tām cenām, ja teiksim ar pašiem poligoniem skaidrs aug, nav materiālu, arī it kā skaidrs par cenām. Es šeit esmu uzrādījis tās cenas, kādas mums pašlaik ir mūsu šķirošanas laukumā. Nešķiroti būvniecības atkritumi. Sametam iekšā visu. Ķieģeļi, zeme, zābaki, iepakojums, reģipši, visu vienā kaudzē. Lai šo atšķirotu, mums ir, ja tā var teikt, mums ir jāieslēdz šķirošanas līnija, mums ir jāieslēdz apkalpojošā tehnika, kas sagatavo to materiālu priekš šķirošanas līnijas, mums ir jāizmanto mūsu darbinieku manuāla šķirošanas funkcija, jo tas materiāls tiek pāršķirots manuāli, viņš tiek sadalīts attiecīgi tur plastmasa no koka, no metāla, no ķieģeļiem un tā tālāk. Tepat pretstatā ir tīrie būvgruži. Kad uzņēmējs, piemēram, viņš atved mums materiālu, kurā ir tikai, piemēram, betons un ķieģeļi, kas ir, mēs viņu saucam par tīru materiālu. Tā cena ir, var redzēt, viņa ir 10 reizes lētāka, jo šī gadījumā mums nav jāizmanto tehnika, līnijas, cilvēku darbs, un mēs šo materiālu uzreiz varam nodot tālāk pārstrādei un izmantot viņu tālāk jau par materiālu. Tā kā ir jāņem vērā šis pamatprincips, kad jo viņš ir tīrāks, jo tā cena būs ievērojami mazāka. Par to, kur tad mēs rezultātā liekam šos materiālus. Piemēram, no dzelzbetona konstrukcijām mēs dabūnam ārā metālu. Metāls tiek nodots tālāk, otrreizēji pārstrādē. Betons, ķieģeļi, flīzes, keramika un līdzīgie tiek sasmalcināti līdz frakcijai un tiek izmantoti pagaidu ceļiem, apgriešanās laukumiem, teritorijas virsmas stiprināšanai. Šis materiāls ne ar ko neatšķirās no tāda ierastā dolomīta, tikai viņš ir 2 reizes lētāks. Bet pēc tehniskām īpašībām viņš ir tieši tāds pats, un viņš tādiem mērķiem arī tiek izmantots. Kas attiecās uz koksni, es domāju par tīru koku materiālu. Tas tiek šķeldots un tālāk var tikt izmantots katlu mājām kurināšanai un siltuma iegūšanai. Pārējie materiāli, kas paliek pāri, tie polimēri tekstils, tie tiek tālāk arī lielā mērā novirzīti, lai iegūtu enerģiju. Un tikai tas nelielais apjoms, kas paliek pāri, tas aiziet uz atkritumu poligonu. Tā kā, tas būtu tā kā arī jāievēro, kad mēs cenšamies maksimāli visu sašķirot, sadalīt, pārstrādāt, un tikai pats mazums, kas paliek pāri, aiziet uz atkritumu poligonu. Šī momentā es gribēju pieskārties tēmai, kuru jau pieskārās iepriekšējais runātājs par naiku, par no atkritumiem iegūtu kurināmo. Laimīgā kārtā, varbūt ne laimīgā kārtā, bet ja kompānija EcoHeat ir kā viņa izmantotāji, tad mēs esam kā viņa ražotāji, jo tā ir daļa no būvniecības atkritumiem. Šeit ir, kā arī tika minēts, ir jāsaprot, ka tas nav tā, ka mēs viņu paņemam, nevarējām sadalīt, palika pāri, mēs aizbraucām un viņu sadedzinājām. Gluži tā nav, jo šis materiāls tiek sagatavots speciāli. Jo ir jāievēro gan viņa tīrība, viņa frakcija, cik lielos viņš ir gabalos. Ir jāievēro mitrums, kaloritāte, par cik, bet arī, respektīvi, viņš tiek sagatavots pēc konkrētām prasībām un nodots tālāk
katlu mājai vai kādam, kas viņu var izmantot tālāk sadedzināšanai un enerģijas iegūšanai. Tika arī minēts par to, ka uz doto momentu pa lielam tas ir švenks brocēnos, kas izmanto viņu kurināšanai. Tas apjoms, redzat, ir diezgan būtisks, viņš tur mainās, bet viņš ir nosacīts zem 200,000 tonnām gadā. Kādēļ viņu jau neizmanto visi pārējie? Jo ir tomēr tā problēma, kad esošās katlu mājas īsti viņu izmantot nevar. Tās, kuras it kā varētu viņas izmantot, tur ir nepieciešams rekonstrukcijas, tur ir vajadzīgs pielāgot viņu tieši šim materiālam. Mēs runājam par līdzsadedzināšanu pašlaik, par tiem 10–15%. Ir jābūt dūmgāžu analizatoriem, ir jābūt filtrācijai un tā tālāk. Tās ir diezgan palielas investīcijas, arī saskaņošanas aizņem pietiekoši ilgu laiku, un tas ir diezgan tāds darbietilvīgs process. Laimīgā kārtā uz doto momentu ir vairākas vietas Latvijā, kur šie projekti ir tapšanas stadijā. Ir Ventspilī tapšanas stadijā, ir Jelgavā tapšanas stadijā, ir Daugavpilī tapšanas stadijā ap Rīgu, bet pagaidām tas ir diemžēl tikai tapšanas stadijā, jo, kā es teicu, tā saskaņošana un tā būvniecība, tas aizņem, diemžēl, diezgan ilgu laiku. Bet ir vēl viena problēma, kas mums ir saskaņā ar to, tas ir sabiedrības uzticēšanās. Informētības līmenis. Protams, varētu teikt arī tā, ja tā no malas pastās, man kā iedzīvotājiem, kā es to redzu, tā ir automašīnu plūsma, visticamākais tas tur būs smakas, visticamākais vieglās daļiņas izplatīsies vidē, būs piesārņota vide. Kas notiks, ka viņi dedzinās? Tie noteikti būs dūmi, arī smirdēs, viss ir slikti, neatbalstam. Bet šeit, diemžēl, ir jāveic tā iedzīvotāja izglītošana. Tas, kas notiek uz šodienu, jā, mēs par to runājam, mēs cilvēkiem bieži izstāstam to tehnoloģisko procesu, kā tas strādā un kādus tad bonusus tas cilvēks saņems gala rezultātā, bet ļoti maz mēs stāstam par to, kādu tas radīs ietekmi. Vai tas tiešām ir tik slikti, vai tas tiešām piesārņo vidi, un tas ir ilgs process, ar kuru tam cilvēkam viņam ir jāsarod līdz momentam, kad viņi būs par to, kad šādas katlu mājas, tā ir nākotne, un ka viņas būtu tā kā gan ekonomiski izdevīgi uzstādāmas, gan pamatā ekonomiski izdevīgi. Nauda, kā saka, visur ir apakšā. Par piemēru es iedevu vienu līdzīgu katlu māju, kas atrodas Kopenhāgenes centrā. Viņa gada laikā sadedzina nedaudz virs 400,000 tonnām atkritumu, ja varētu teikt, naiku. Nodrošina viņa ar siltumu ap 200,000 mājasaimniecību. Salīdzināšanai tas ir Tallina vai Viļņa. Tur ir aptuveni šāds teiksim, mājasaimniecība apjoms. Rīgā viņas ir vairāk, ir ap 300. Tā kā šāda katlu māja ir spējīga nodrošināt ar siltumu diezgan lielu kā teritoriju, tā arī mājasaimniecību skaitu. Un nav nevienam iebildumi pret to, ka viņi strādā, jo viņi ražo ar elektroenerģiju. Un siltums iegūstamais ir lētāks, un elektroenerģiju arī šādas iekārtas ražo. Ko mēs varam darīt šajā situācijā vispār? Protams, kamēr mēs pātrināsim procesus, lai saskaņotu šādu līdzīgu katlu māju uzstādīšanu un izglītotu cilvēkus, tas aizņems tiešām laiku, bet mums vajadzētu tajā vilcienā ielikt šodien, lai tomēr tuvākā redzamā nākotnē mēs varētu izmantot Latvijā pieejamu kurināmo. Un tādējādi varbūt mazinātu arī to atkarību no importējumiem un kurināmajiem. Bet tas, ko mēs noteikti varam darīt šodien, tas ir domāt par būvgrūžu šķirošanu. Jo tas ir, kā saka, ekonomiski izdevīgi visiem, gan iedzīvotājiem, gan būvniekiem, gan arī visiem pārējiem. Lūk,
Nu tā, šeit es atstāju mūsu QR kodu, ar to jūs varat nokļūt mūsu uzņēmuma mājaslapā Baltic Waste and Energy Group. No viņa tālāk ir piekļuvi visiem pārējiem mūsu grupas uzņēmumiem. Viņi ir apmēram 20, var iepazīties ar to, ko mēs darām, kāda ir mūsu vīzija, kāda ir mūsu mērķi, kā mēs redzam šīs nozares attīstību un kāpēc mēs to vispār darām. Nu, droši vien, ka īsumā tā.